Vai šobrīd spējat iedomāties ceļojumu, kurš no Ogres līdz Rīgai izmaksātu vien 60 centīmus? Ar elektrisko mašīnu par 1 kilometru jāsamaksā apmēram 1,5 centīmus. Tas nozīmē, jūs nobraucat 100 km, tas maksā tikai lats 50. Lieliski, jā. Turpinot attīstīties tehnoloģijām, kā nākotnes auto tiekot prognozēti elektromobīļi, kuriem esot gan savas priekšrocības, gan mīnusi. Andris Dambis skaidro, ka lielākais labums esot klusums, ko pagaidām pie stūres nevarot izbaudīt. Elektriskā mašīna ir ļoti laba, viņai ir ļoti liels iespējas visādā ziņā. Pagaidām viņi pa dārgu savu galvenokārt akumulātoru dēļ, bet ir nišas, kur arī šī dārdzība ir attaisnojama, un tādēļ daudzās vietās jau saimniecībā organizācijas izmanto šīs elektriskās mašīnas. Kamēr vēl elektromobīļi nav katram pa kabatai, ir iespējams izmantot arī citas alternatīvas. Tajā pat laikā rūpēties par vidi, kas ir mums apkārt. Visvienkāršākais jau būtu velosipēds, ko tiešām katrs cilvēks varētu gan iegādāties, gan lietot. Protams, ka lietainā laikā tas ir grūtāk izdarāms, bet tas būtu numur 1, ka to tiešām vajadzētu vairāk darīt. Un tad nākošais atkal pēc izmēru vai lielumu būtu mazais mopēdiņš vai skūterīts. Ar inovatīvām pārvietošanās idejām mobilitātes nedēļas pasākumā apmeklētājus pārsteidza Ogres valsts tehnikuma audzēkņi. Lidojošie paklāji, neordināri ritiņi un batuti ir tikai daļa no jauniešu domu lidojumiem. Mana ideja bija batutu ceļš. Tas ir tāds neliels ceļa posms, pa kuru izvietoti batuti, un tā cilvēki bez maksas ļoti ātri un ērti var pārvietoties. Protams, tas pa brīvu viss, un tā cilvēki iegūt jaunu pieredzi, kā pārvietoties. Dizaina nodaļas audzēkņi piedalījās šajā konkursā ar ļoti kreatīvām idejām. Viņi vairāk domāja ne par šodienu, bet varbūt par nākotnes idejām, par tādām fantastiskām, ne tik ļoti reālām, varbūt šajā brīdī apmetot tādas stereotipus. Esmu ļoti priecīga par viņu darbiem, tie ir tādi gaiši, priecīgi un gana fantastiski. Kā skaidro paši pasākuma apmeklētāji, mobilitātes nedēļa atgādina par iespējām, kā var pārvietoties dabai draudzīgā veidā. Ikdienas steigā nevienmēr automašīna esot labākais risinājums. Jaunieši iesaka apstāties un padomāt par citām iespējām. Laura Liepiņa, Zana Tereško, Ogres televīzija.